kāpēc vīrieši daudz mazākā skaitā apmeklē visādas retrītes un pašizziņas pasākumus. Man pašam, atskatoties uz savu pieredzi un analizējot klientus, kas pie maniem nāk uz konsultācijām, uz elpošanas sesijām, šķiet, ka atbildes slēpjas apslēptā autentiskumā. Jo redziet, zēniem agrīnā vecumā tiek netieši uzspiests nesūdzies, nečīksti, pacieties, esi stiprs. Tādā veidā, it kā pasakot, izrādīt emocijas ir vājuma pazīme. Jā, un ja mēs to paskatāmies mazliet patinam tā kā atpakaļ pa paaudzēm, tad mēs uz šīs planētas visu laiku karojam. Karš šitāds, tur. Un kas tad iet karā? Karā iet veči. Lūk. Protams, ar izņēmumu ir arī sievietes, kas karo, bet tās mēs tagad liksim mierā. Sievietes pārsvarā kara laikā paliek mājās, paliek ar bērniem un īsina savus vakarus, esot kopā, pļāpājot, tur kaut kā tam līdzīgi, jā. Veči savukārt ir karā, viņi ir spiesti un pakļauti skarbiem apstākļiem, laikapstākļiem, savādākiem apstākļiem. Ir šis tas jāiztur daudz, jāpārdzīvo, iespējams ir jānogalina kāds, vai arī jāredz, kā tiek nogalināts viņa čomaks, brālis, tēvs, es nezinu. Un kas nu kuram. Un karā nav vajadzīgi, tur visi gan ir vajadzīgi, bet būtu vēlams, ka tur nav vīrieši, kas čīkst, sūdzās par visu kaut ko, nevar kaut ko un tam līdzīgi. Jūs sapratāt domu. Lūk, un sanāk, ka vecāki, visbiežāk tēvi, ir neapzināti nodevuši un sagatavojuši savus bērnus, jā, zēnus karam. Jā. Paši viņi bija tie, kas bija karā un redzēja, piedzīvoja to visu, ir droši vien nonākuši pie secinājuma, ka ja tu būsi vājš, tu tur neizdzīvosi. Jā. Un sanāk, kad šīs emocijas būtu vēlams noslēgt, lai tur varētu izdzīvot un uztēties uz priekšu. Un sanāk, ka no paaudzes paaudzē mēs esam iemācīti automātiski rīkoties aptuveni šādi, ka sievietes regulējās caur sarunām, caur attiecībām, bet vīrieši atkal regulējās iekšēji un caur darbību. Un ja šādam vīrietim piedāvā iet terapijā, analizēt attiecības, viņš to uztver kā draudus. Tad viņš sāk noslēgties, vai arī viņš sastingst. Viņš vienkārši ieiet tādā stāvoklī, ka viņa smadzeņu sistēma pārkarst, viņš uzkarās. Viņš nezin, ko darīt, jo viņam tas ir apdraudējums. Normāls čalis, viņš jau prot kaut ko pats izdarīt. Viņš tur kaut ko bišķiņu paremontēt var, kaut ko uzmēstarot, kaut ko salabot. Un pie tā visa viņam arī ir tā, ka
pēc kā man par kaut kādu palīdzības pats ar visu var tikt galā. Tā kā es arī pats atceros no savām attiecībām, kad gājām ar sievu sarežģītam dzīves posmam cauri. Sieva piedāvāja iet pāri terapijā, tad es tur ļoti bieži kaut kā izvairījos, izlocījos. Un tad, kad man laikam pašam jau apnika atkārtot vienu un to pašu atbildi, kur nekur neved, tad es mēdzu viņai atrūkt pretī. Ko tu gribi, lai es tam terapeitam paskaidroju? Ja jūs dzīvojat tādam vīrietim blakus, tad visdrīzākais viņš ir atbildīgs, gādīgs, izpalīdzīgs, bet tajā pašā laikā emocionāli kluss, noslēgts un visdrīzākais, ka tādam vīrietim blakus jūs jūtaties tā, it kā jūs dzīvot vienu, viņš tur jums nebūtu. Parasti šādi vīrieši sāk strādāt ar sevi, kaut ko darīt savā labā, tad, kad viņi izdeg. Tas arī bija mans gadījums, tad, kad ķermenis sāk sabrukt, vai arī, dzīves lomas pamainās, varbūt darbā, sasniedzot kaut kādu vecumu, notiek kaut kādas izmaiņas un parādās kaut kāds jauns, aktīvs, impulsīvs čalis, kurš pārņem stafeti, un tad parādās laiks uz visu mazliet atskatīties savādāk, sākt uzdot sev jautājumus par jēgu, un tā kā tajā mirklī, kad tu it kā esi uz pauzes, tad arī cilvēki, vīrieši sāk aizdomāties par kaut ko un sāk meklēt atbildes un sāk sajust, ka viņi jūtās sūdīgi un tā vairs nevar. Un ļoti bieži šie te darbīgie džeki pašārstējās ar dažādām vielām, kaut kādam laikam, vai arī ikdienā. Un iespējams, ja kāds atstās pret grunti, tad arī tas ir tāds pagrieziena punkts, lai kaut ko uzsāktu darīt. Būt blakus šim emocionāli noslēgtiem vīrietim noteikti nav viegli, bet saprotiet, lūdzu, dāmas, ka šis džeks, viņš noteikti bērnībā ir pamatīgi dabūjis, un tas augstums, kas nav, no viņa izstaro, patiesībā nav nekāds augstums. Tā ir viņa tāda aizsardzības sistēma, kas caur distanci viņu aizsargā. Ja bērnībā emocijas netika validētas, tad šāds cilvēks attīsta funkcionēšanu bez emocionālās apstrādes un spēja darboties, funkcionēt, īsti nesaprotot, ko viņš jūt. Un tāpēc ļoti bieži tādā uzspiestā sarunā ar viņu, viņš noslēdzas, paliek kluss, nesaprot, ko jūt, un atbildes uz jautājumiem biežāk ir, es nezinu, varbūt, es nesaprotu, ko darīt, es nesaprotu, par ko te vispār runāt, un tam līdzīgi. Tāpēc, mīļās dāmas, tāds atklāts tieši piedāvājums iet terapijā, atvērties, izkratīt sirdi, pastāstīt, ko jūti. Šeit īsti nederēs.
kā ko es visu pastāstīju iepriekš. Jā. Un šeit jums ir jābūt nedaudz raganām un vajag jums izmantot savu intuīciju un pateicoties intuīcijai, jebkurš pateicoties sievietes intuīcijai, jebkurš vīrietis blakus šai sievietei spēj būt veiksmīgs. Jā, tikai jūs zināt, kā pareizi lietot šo rīku un pareizi un darot to lēnām prātīgi, jūs panāksiet rezultātu, visam noteikti. Nu, lūk, aptuveni tāds ir mans skaidrojums, kāpēc vīrieši mazāk iesaistās visādos pašizziņas pasākumos. Tad, kad ir sasniegta noteikta līmeņa emocionālā apziņa, tad arī vīrietis ir gatavs sākt pieņemt palīdzību, sākt ieklausīt viņus citos un tā tālāk un tā joprojām.